Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 3. nodaļas. Ko tad nu? Vai mēs esam labāki? Nemaz ne, jo mēs jau pirmāk esam rādījuši, gan jūdus, gan grieķus, visus esam apakš grēka. Itin kā stāv rakstīts, nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena prātīga, neviena, kas Dievu meklē. Visi ir atkāpušies un kopā tapuši nelieši. Nav neviena, kas labu dara, it neviena. Viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savām mēlēm tie viltu dara, oģu dzelonis ir apakš viņu lūpām. Viņu mute ir lāstu un rūgtuma pilna. Viņu kājas ir čakls izliet asinis. Posts un sirdēsti ir pa viņu ceļiem, un miera ceļu tie nezina. Dieva bijības nav viņu acu priekšā. Bet mēs zinām, ka bauslība visu, ko tā saka, to tā runā uz tiem, kas ir apakš bauslības, lai ikviena mute to aizbāsta, un visa pasaule ir noziedzīga Dieva priekšā. Tādēļ no bauslības darbiem neviena miesa netaps taisnota viņa priekšā, jo caur bauslību nāk grēku atziņa. Bet Dieva taisnība, kas no bauslības un no praviešiem ir apliecināta, tagad ir tapusi zināma bez bauslības. Dieva taisnība caur ticību uz Jēzu Kristu, priekš visiem un pie visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši, un tiem nav uzslavas Dieva priekšā, un top taisnoti bez nopelna no viņa žēlastības caur atpirkšanu, kas notikusi caur Kristu Jēzu. To Dievs ir nolicis par salīdzināšanu, caur ticību viņa asinīs, ka tas savu taisnību parādītu, atlaisdams iepriekš darītos grēkus dievišķā pacietībā, ka tas savu taisnību parādītu šinī laikā, sevi esam taisnu, un taisnu darām to, kas ir no Jēzus ticības. Kur tad ir lielīšanās? Tā ir zudusi. Caur kurju bauslību, vai caur darbu bauslību? Nē, bet caur ticības bauslību. Tad nu mēs atzīstam, ka cilvēks top taisnots caur ticību bez bauslības darbiem. Jeb vai Dievs tikai jūdu Dievs, vai nav arī pagānu Dievs? Tiešām, arī pagānu, jo viens Dievs ir, kas taisno apgraizījumu no ticības un priekšādu caur ticību. Vai tad nu mēs bauslību iznīcinām caur ticību? Nemaz, bet mēs bauslību apstiprinām. Pirmā Samuēla grāmata, 12. nodaļa. Tad Samuēls sacīja uz visu Izraēlu: Redzi, es jūsu balsī esmu paklausījis visā, ko jūs man esat sacījuši, un esmu jums cēlis ķēniņu. Un nu redzi, te jūsu ķēniņš jūsu priekšā staigā, un es esmu vecs un sirms kļuvis, un mani dēli ir pie jums, un es esmu jūsu priekšā staigājis no savas jaunības līdz šai dienai. Redzi, še es esmu. Atbildiet pret mani tā kunga Jahves priekšā un viņa svaidītā priekšā. Kurja vērsies esmu ņēmis, un kurjam es ēzeli ņēmis, kurjam es varas darbu darījis, kurju es spaidījis, un no kurja rokas es dāvanas ņēmis, ka es savas acis tādēļ būtu aizvēris. Tad es jums to atdošu. Un tie sacīja: Tu mums netaisnību neesi darījis, nedz mūs spaidījis, un nekā neesi ņēmis no neviena rokas. Tad viņš uz tiem sacīja: Lai tas kungs Jahve ir liecinieks pret jums, un viņa svaidītais, lai ir šodien liecinieks, ka jūs manā rokā nekā nesat atraduši. Un tie sacīja: Lai ir liecinieks. Un Samuēls sacīja uz ļaudīm: Lai ir liecinieks tas kungs Jahve, kas Mozu un Āronu ir cēlis, un kas jūsu tēvus no Eģiptes zemes izvedis. Un uzstājieties šeit, ka es ar jums tiesājos tā kunga Jahves priekšā par visām tā kunga Jahves labdarībām, ko viņš jums un jūsu tēviem darījis, kad Jēkabs Eģiptes zemē bija nācis, un jūsu tēvi uz to kungu Jahvi brēca. Tad tas kungs Jahve sūtīja Mozu un Āronu, un tie vadīja jūsu tēvus no Ēģiptes,
un lika tiem šai vietā dzīvot. Bet tie aizmirsa to kungu Jahvi, savu dievu, tāpēc viņš tos deva Siseras, Hacoras karja kunga rokā un filistiešu rokā un Moāba ķēniņa rokā, un šie karjoja pret viņiem. Tad tie brēca uz to kungu Jahvi un sacīja: Mēs esam grēkojuši, jo mēs to kungu Jahvi esam atstājuši un kalpojuši Bālam un Aštartēm, un nu izpestī mūs no mūsu ienaidnieku rokas, tad mēs tev gribam kalpot. Tad tas kungs Jahve sūtīja Jerubālu un Bedanu un Jeftu un Samuēlu, un jūs izglāba no jūsu ienaidnieku rokas visapkārt, tā ka jūs mierā dzīvojat. Kad nu jūs redzējāt, ka Nahāšs, Amona bērnu ķēniņš pret jums nāca, tad jūs uz mani sacījāt: Nē, bet ķēniņam būs pār mums valdīt. Un tomēr tas kungs Jahve, jūsu dievs, bija jūsu ķēniņš. Un nu redzi, te ir ķēniņš, ko jūs esat izvēlējušies, ko jūs esat prasījuši. Un redzi, tas kungs Jahve ir cēlis ķēniņu pār jums. Ja tik jūs to kungu Jahvi bīsities, un viņam kalposit, un viņa balsī klausīsit, un tā kunga Jahves mutē pretī neturēsities, un sekosit tam kungam Jahvem, savam dievam, gan jūs, gan ķēniņš, kas pār jums valda. Bet ja jūs tā kunga Jahves balsī neklausīsit, un tā kunga Jahves mutē pretī turēsities, tad tā kunga Jahves roka būs pret jums, kā pret jūsu tēviem. Nostājieties tagad šeit, un redziet šo lielo lietu, ko tas kungs Jahve jūsu acu priekšā darīs. Vai tagad nav kviešu pļaujamais laiks? Es piesaukšu to kungu Jahvi, un viņš dos pērkonus un lietu, lai jūs atzīstat un redzat, ka ļaunums liels, ko jūs esat darījuši tā kunga Jahves acu priekšā, ķēniņu sev lūgdami. Kad nu Samuēls to kungu Jahvi piesauca, tad tas kungs Jahve deva pērkonus un lietu tai pašā dienā, un visi ļaudis to kungu Jahvi un Samuēlu ļoti bijās, un visi ļaudis sacīja uz Samuēlu: Lūdz par saviem kalpiem to kungu Jahvi savu dievu, ka mēs nemirstam. Pie visiem saviem grēkiem mēs arī grēku esam darījuši, ka sev ķēniņu esam lūguši. Tad Samuēls sacīja uz ļaudīm: Nebīstieties, jūs gan visu šo grēku esat darījuši, tomēr neatkāpieties no tā kunga Jahves, bet kalpojiet tam kungam Jahvem ar visu savu sirdi, un neatkāpieties, ka nesakojat nelietībai tiem, kas nedz palīdz, nedz izglābj, jo tie ir nelietība. Jo tas kungs Jahve neatstums savus ļaudis sava lielā vārda dēļ, jo tam kungam Jahvem ir paticis jūs darīt sev par ļaudīm. Arī es nemūžam tā pret to kungu Jahvi neapgrēkošos, ka es mitētos par jums lūgt un jums mācīt labo un taisno ceļu. Bīstieties tikai to kungu Jahvi un kalpojiet viņam uzticīgi no visas savas sirds, jo jūs esat redzējuši, kādas lielas lietas viņš pie jums ir darījis. Bet ja jūs ļaunumu darīsit, tad gan jūs, gan jūsu ķēniņš iesit bojā. Piecdesmit 7. psalms. Lūkšana pret ienaidnieku briesmām. Dāvida sirds dziesma, dziedātāju vadonim pēc melodijas nesamaitā, kad viņš no saula bēga alā. Apžēlojies par mani, ak Dievs, apžēlojies par mani, jo uz tevi cer mana dvēsele, un apakš tavu spārnu ēnas es gribu cerēt, kamēr nelaime būs pārgājusi. Es piesaukšu Dievu, visaugstāko, stipro Dievu, kas par mani visu izdarīs. Viņš sūta no debesīm un palīdz man, un apkauno manu aprijēju. Dievs sūta savu žēlastību un patiesību. Mana dvēsele ir starp lauvām, es guļu starp cilvēku bērniem, kā starp liesmām. Viņu zobi ir šķēpi un bultas, un viņu mēle ass zobens. Parādi Dievs savu augstību pār debesīm un savu godību pār visu pasauli. Tie izpleš tīklu maniem soļiem. Mana dvēsele ir nospiesta. Manā priekšā tie bedri rakuši, paši krituši iekšā. Mana sirds ir droša. Dievs, mana sirds ir droša.
es dziedāšu un slavēšu. Uzmosties, mans gods, uzmostaties stabulis un koklis, es uzmodīšos ar rīta blāzmu. Es tev pateikšos, kungs, starp ļaudīm, es tevi slavēšu starp tautām, jo tava žēlastība ir liela līdz debesīm, un tava patiesība līdz padebešiem. Parādi, Dievs, savu augstību pār debesīm, savu godību pār visu pasauli.